vienīgā. Sirds mīļā Monika, Monika, zvaigzne vispožākā. Sirds mīļā Monika, Monika, kad saulē jūrā grimst. Sirds mīļā Monika, Monika. Jā! Rēķini, rēķinu galā. Katru dienu tikai rēķini. Monika. Tā, to es nopirku netīšām. Nesīšu rīt atpakaļ uz veikalu. Mīļā, nē, šoreiz tu ne pie kā neesi vainīga. Es runāju par saimniecības rēķiniem. Paldies Dievam. Nu, tā saimniecība dabūs no tevis trūkties. Es tikai nevaru saprast, kā mums var būt tik lieli tēriņi. Tu paskaties vien tabulā, ja? Paskaties tā. Gāzes rēķins 120 eiro. Tā, ūdens rēķins 40 eiro. Telefoni, nu labi, 20 eiro, jā. Tālāk. Un cik iedomājies, cik katru dienu aiziet par benzīnu? Nē, es nezinu, kā mēs visu to nomaksāsim. Robertiņ, nu tev taču nav jāmaksā viss uzreiz. Mēs tagad izlozēsim, kurš būs tas laimīgais. Pums! Laimīgais uzvarētais Latvenergo. Nē, Monika, nē, mēs nedrīkstam maksāt pēc nejaušības principa. Kā mēs norēķināsimies ar tiem nelaimīgajiem zaudētājiem? Nē. Paskaties, un kas tas ir par rēķinu? Par pārtiku. 130 eiro. Kaut kāds vājprāts. Nu kā 3 cilvēki var tik daudz rīt? Nu nevis 3, bet 5. Robertiņ, tu taču zini, ka katru nedēļas nogalu pie mums brauc Vimbas. Un lauku gaiss ļoti rosina Hildas apetīti. Nu, tu viņai pasaki šajās brīvdienās, lai viņa tik dziļi neelpo. Nu, šodien viņa brauks tikai uz vienu dienu. Robertiņ, bet tev taču patīk, ka viņi mūs apciemo. Nu, patīk, bet tā nauda. Tā, kas tas? Veterinārā klīnika 60 eiro. Robertiņ, tu zini, Feliksam jau sen sāpēja kāja, un Ritas kundze ļoti uztraucās, un es arī nevarēju izturēt, un tāpēc es Feliksu aizvedu pie ārsta. Nu jā, bet par 60 eiro. Es pats tik dārgus ārstus neatļaujos. Mīļais, dzīve laukos nav lēta. Jā, bet es nedomāju, ka tā būs tik dārga. Ko, atkal Vimbas ir klāt? Nu, miers nevar. Labrīt, Monika! Labrīt, Marija! Piedodiet, ka es tā iegāžos, bet man ir brīnišķīgas ziņas. Nu, kādas? Man ir viena draudzene, kur strādā žurnālā 100 labi padomi. Es viņai pastāstīju, cik lieliski jūs esat iekārtojušies, un viņa grib jūsu māju apskatīt. Ja viņai patiks, tad par jūsu māju jaunajā žurnālā būs vesels atvērums. Burvīgi! Paklausies, paldies par jaukajām ziņām. Nē. Vēlāk, Robertiņš. Tā. Robertiņa, iedomājies, par mūsu māju rakstīs žurnālā. Ja? Atkal būs izdevumi. Man būs jāpērk 50 žurnālus, lai tu varētu izdāļāt visiem mūsu draugiem un radiem. Nu, Robertiņ, labi, nu tev ir taisnība. Dzīve laukos ir dārga, bet mēs varam kaut ko mainīt. Nu, kā tad? Nu, mēs varētu kaut ko audzēt. Ko? Parādus? Nu, Robertiņ, mēs varētu iekopt augļu dārzu, mēs varētu iesēt labību, mēs varētu stādīt kartupeļus, mēs varētu iegādāties govju ganāmpulku. Monika, mums nav tik daudz zemes. Tādai saimniecībai pat novads ir par mazu. Labi. Sāksim ar kaut ko mazāku. Varbūt tev taisnība. Bet tad ar kaut ko ļoti, ļoti mazāku. Mazu. Vistiņas. Audzēsim vistas. Varbūt tomēr kartupeļus. Kāpēc kartupeļus, nevis vistas? Mīļumiņ, tad mēs gulēsim mierīgāk, jo kartupeļi nesāk kladzināt 4 no rīta. Bet vistas dēj olas.
Nu, man to grūti noliekt, jā. Tā, 10 olas, 2,50. Tā tik būs naudā. Bet ja viņas pārstāja dēt, Tad mēs viņus nokausim. Tas ir drošs biznes. bet izdevumi. Nu, kā tur izdevumi? Viņam vajag tikai kūti un barību. Un cik tāds putniņš var apēst? Nu, tā kā cālis. Pagaid, cāļi. Nu, pagaid, beidz kladzināt. Bet kas viņus kops? Un kas tur ko kop? Savāksim olas un saliksim kastītēs. Nē, nu, izklausās labi. Un ar laiku mēs iemācīsim viņus bēd tieši kastītēs. Oliņa, kastīte, oliņa, kastīte, oliņa, kastīte, rrrr, oliņa, Kastīte. oliņa, kastīte, oliņa, kastīte, oliņa, rrrr, Oliņa kastīte, oliņa kastīte, oliņa kastīte. brrr, taisnība. Mēs tā izreikinājām, ka ar tām olām varam nopelnīt tīri labu, brangu tēriņu naudu. Jā, un Jā. to izdomāju es. Jā. Nu, kas ir? Nu? Nekad neesmu redzējis, kā es ēdu. Nekad neesmu redzējis, ka tu neēstu. Tu jau arī nekādu badastēku neesi pieteicis. Nu, ko jūs varat teikt par mūsu plānu? Izklausās jau labi, bet Jā. jums noteikti jānolgo kāds, kas tās lietas ļoti labi pārzina. Nu, ja mums ir jāpieņem kāds darbinieks, tad tur nekas nevar sanākt. Nē, mēs nevaram maksāt viņam algu. Bet jūs jau nekādu algu nemaksāsiet. Jūs tam cilvēkam ļausiet pie jums dzīvot, jūs viņu barosit, atdosit daļu savas peļņas. Tu domā, kāds būs ar mieru? Nu, bet kāpēc ne? Kad es biju maziņš, dzīvoju laukos, es atceros, mums arī bija vairāk tādu strādnieku. Žāni, tu esi dzīvojis laukos. Es nekal nevaru iedomāties, ka viņš kādreiz ir bijis maziņš. Beidziet. Ja tur var sanākt tā, kā tu saki, Jā. tad es domāju, ka kopumā arī sanāks ļoti labi. Visu kopējs varētu dzīvot dārza mājiņā. Jā. Tikai kur mēs tādu cilvēku dabūsim? Ievietojiet sludinājumu internetā. SS.lv vai arī ciema veikalā izskatiet paziņojumu. Nu, Tā ir laba doma. Tā arī rakstīsim. Ar ko sākt? Galvenais ir virsraksts, tā, lai tas piesaistītu uzmanību. Zinu, Jā. gribat kļūt par miljonāru vienas dienas laikā? Tu nešķiet, ka tas skan pārāk optimistiski. Viegla peļņa pāris dienās. Arī nedaudz pārspīlēti. Nu, Robertiņ, tu taču nevar rakstīt meklējumu strādnieku par vēdertiesu. Nu, nerunā muļķības. Viņam tāpat nebūs nekādu izdevumu. lūk, nebūs nekādu izdevumu. Ja izlasītu šitādu sludinājumu, es momentāli man iekrist prātā viņš. Jā, tas skan labi. Nebūs nekādu izdevumu. Tā, ko vēl? Meklējam strādnieku. Meklējam strādnieku, pieredzējušu vistkopi. Jā, Tā, es skrienu pie datora. Mīļā, tik daudz ir atsaukušies uz mūsu sludinājumu. Re, šis cilvēks būtu ļoti piemērots. Viņam ir 10 bērni. Kur mēs tādu baru liksim? ne 10 bērni. Šo adresi piefiksē, viņš būs labs pircējs mūsu Labi. olām. Tā. Te ir viens lauksaimniecības akadēmijas students. Ļoti labi. Nē, viņš ir tikai 2. kursā un strādāt var sākt tikai pēc 3 gadiem. Un grib, lai rezervējam viņam darba vietu. Tā. Pienāca jauns e-pasts. Atbildot uz jūsu sludinājumu, varu teikt, ka man lauku darbos ir liela pieredze. Laukos esmu dzimis, audzis, arī vistkopība man nav sveša. Esmu strādīgs, uzticams un taupīgs. Lai arī šobrīd ar sievu dzīvojam pilsētā, mēs labprāt atgrieztos tuvāk dabai. Ja mans piedāvājums jūs ir interesējis, vienkārši atveriet durvis, jo mēs ar sievu jau stāvam uz jūsu lieveņa. Ar cieņu Žanis un Hilda Vimbas! Monika! Nevar būt! Sveiki! Sveiki! Nu kas tad, nu? Mēs jau dzirdējām, ka jūs meklējat strādnieku. Un rakstot e-pastu aiz jūsu durvīm, mēs tā pārsalām. Es neesmu vēl apgūst to jauno telefonu. Tu gribi teikt, ka e-pasts nav joku lieta? Nu, tas joks jau bija tikai tas e-pasts, bet jūsu sludinājums meklējam strādnieku. Tā mūs sainteresēja, ka mēs visu atpakaļceļu par to vien mēs runājām. Un šorīt mēs pieņēmām lēmumu, un mēs ar pirmo autobusu esam klāt. Jā, lūdzu. Nāciet, lūdzu, tālāk. Ai, tas ir tāds pārsteigums. Ai.
Jūs gribat nākt pie mums strādāt. Kā mums agrāk neienāca prātā šī doma? Jā, mēs jau arī to sapratām tikai tad, kad mēs pārbraucām mājās. Un Žanis bija tā pārņemts ar to ideju, ka pat nevarēja aizmigt. Hilda bija tā pārņemta ar to ideju, ka Hilda, lieliska ideja. Un ja jūs darbā pieņemsit mūs, tad mēs beidzot atkal visi būsim kopā. Nu skaidrs, ka mēs pieņemsim. Žani, tu tiešām kaut ko saproti no vistkopības. Paklau, bet es taču tev stāstīju, ka es esmu uzaudzis laukos. Nu tad, darbs ir tavs. Paldies! Mums būs kopīgs vistu bizness. Bet kas notiks ar jūsu māju? Žaņa Krusdēls piekrita nākt pie mums strādāt par mājas pārvaldnieku. Nu tad viss ir nokārtots. Vienīgi, Monika, iekārtoties jūsu dārzamaiņā, mēs varēsim tikai tad, kad šeit pārvedīs mūsu mantas. Jūs pagaidām varat dzīvot 2. stāvā mūsu viesu istabās, bet biznesu sāksim jau šodien. Labi. Domājam, Nu? ko mums vajag? Cāļus! Jā. Pag, Monika. Vispirms ir kārtīgi jāsarmanta vistkūts. Jāizpaktelē tie caurumi, jāizvalk sieti. Tas taču prasīs vismaz nedēļu. Nedēļu? Nu jā. Vai, tad jau mums tas kopīgais bizness var sākties tikai pēc nedēļas. Nu, pa šo laiku tad mēs viņiem maksāsim īri. Nu, ko jūs runājat? Tas ir pilnīgi izslēgts. Es domāju, ka tas ir izslēgts. Žāni, mēs maksāsim viņiem īri. Sākās. Ko tu smejies? Es tikko iedomājos, ka pēc šiem daudzajiem gadiem tagad es būšu Žaņa saimnieks. Nu, es ceru, ka tu būsi labs saimnieks. Nu, es centīšos būt tikpat labs saimnieks, kāds bija tu. No, Žāni, tad mēs esam sprukās. Nu, vai kāds ir mājās? Jā, tikai palīgs strādnieks kundze. Sveiki, Žanī! Nu, Žāni, un ko tu pa šo laiku esi sadarījis? Es remontēju kūti. Jāatceries uz solī palīdzēt. Šausmas, ne mūsdienās tie algoties strādnieki ir tik bezskaunīgi, Monika. Jā. Nu, ko te jūs sadarījāt? Nu, mēs... Nevis stāsti tu, Monika. Nu, tu jau zini. Mēs aizbraucām uz ciemu iepirkties. Nu, jā, to zinu. Pa ceļam gadījās putnu audzētava. Jā, nu. Un, mēs iegājām tikai paskatīties. Un nevarējām noturēties. Žani, mums tagad ir 200 cāļu. Es tevi apsveicu, vecais gaili. Es tev tāpat, vecā vista, nu saprotiet, ka cāļus varēs vest tikai nākamnedēļ, tad, kad kūts būs gatava. Nu, cālīši jau nemaz nav tik prasīgi. Viņiem ir pūkaina spalviņa, un viņi jau ir iedzīvojušies. Ārprāts, jūs gribat teikt, ka ielaidāt tajā kūtī 200 cāļus? Jā, Vai un kas tad ir? Trakas esat! Kūtī cāļiem ir par augstu! Bet mēs jau no kāds te viņus ārā neizlaidām. Cāļiem ir vajadzīgs siltums. Paklausi, Vani, uz to audzētāju, varbūt, ka viņiem ir kāda lieka siltumkaste, lai nekavējoties tūlīt pat ved šurp. Un tagad, Hilda, ejam, tie cāļi jāsnes siltumā. Tā. Nu, audzētāju sazvanīja. Vai, tur neviens neatbild. Šausmas par augstu. Ko lai mēs tagad darām? Nu, līdz rītam būs jāpatur istabā. Labi, ka mēs nopirkām barību. Bet kur mēs cālīšus liksim? Kura šeit ir vissiltākā istaba? Atpūtas istaba. Tad aizeju un uzgriez atpūtas istabā radiators uz 3,2 grādiem. Žani, mēs gribam cāļus audzēt, nevis cept. Maziem cāļiem ir vajadzīga 32 grādu temperatūra. Nu, nerunā pretī, ej un uzgriez lielāku siltumu. Labi. Pirmoreiz mūžā no tevis dzirdu tādus vārdus – uzgriez lielāku siltumu. Labi. Atveriet kastiem vākus, lai nenosmok. Jā, tu atver. Es iešu pārbaudīt apkurs sistēmu. Cāļi nedrīkst nosaukt. Monika, ko tu dari? Tā, es klāju cālīšiem galdu. Viņi noteikti gribēs jāpabaro. Bet varbūt, ka varējām pabarot kastēs. Nē, kastēs ir pārāk saspiesti.
Labi. Uzmanīgi! Netur durvis vaļā! Ew, ārprāts! Kāpēc jūs viņus izlaidāt visus ārā? Nu, lai viņi mierīgi pēd, kasties viņiem ir par šauri. Oi, nu tur gan tiesa. Oi, Dievi, kur tu tik karsi? Skatoties, kā viņi ēd, man arī sagribējās kaut ko ieknābāt. Tā ir laba doma. Nu, tad jādavod atpakaļ viņa kastēs taču. Nē, nu, lai viņi mierīgi pēd, kasties ir par šauri. Lai taču. Nu, labu apetīti, mani mīlīši. Vai, tur gan bija karsti. Nu, ko ēdīsim? Nezinu, kaut ko drusciņu. Kādu vistas kājiņu varbūt? Es ceru, ka cālīši nedzirdēja. Es atvainojos, protams. Parasti vistu lielākais pieci ir lapsas. Mūsu gadījumā Hilda. Tas prātīgi. Lūdzu. Fēliksim, kas tas par troksni? Vai dienīgi kādi cālīši? Nu, ciba. Vai dienīgi kāds tu smūgs? Nu, kāds tu skaisti, vai dienīgi kāds tev skaists kanābītis? Iesim tagad, iesim. Ne, tie cāļi gan ir skaļi. Jā, bet pēduši, tāpēc čiepstēšana ir skaļa. Izklausās, ka viņi nāk ar vien tuvāk. Paskatieties, ko es atradu! Jā, Rītas kundze, mēs nopirkām cālīšus. Jā, vai nu brīnišķīgi, ko? Vai atpūtas istabas durvis jūs aizvērāt? Nē, to gan es neatceros. Kā neatcerties? Šausmas, tāpēc tā čiepstēšana bija tik skaļa. Vai Dievi! Klausies, fiksi uzgriez lielāku siltumu visā mājā. Nāciet atpakaļ uz atpūtas istabu. Nu, nāciet tātad, cip. Žanīt, ko lai dara? Nu, Tu taču esi uzaudzis laukos. Nu, es nezinu. Mēs jau bijām tādi netradicionāli zemnieki. Mēs jau visus turējām kūtī. Vai Dievi! 131, 132 un 133. Tā, Hilda, mums trūkst 67 cāļu. Monika, ja te būtu 67 cāļi, kur tad tu slēptos? Es slēptos tur, kur nav 32 grādu karstums. Tad viņiem ir jābūt tepat kaut kur. Cip. Kur ir Žanis? Žanis taisa mums ledus tevi. Cip. Vai, Hildiņā, es atradu vēl divas. Tā. Nu, meiteņi, gatavs. Vai, paldies, Žani, tas ir tas, kas mums bija tieši vajadzīgs. Nu, jo te ir tik karsts tā kā pirtī. Nu, kāda ir situācija? 65 cāļi ir pazuduši bez vēsts. Un ko mēs tagad lai darām? Nu, ko? Gaidīsim, kamēr viņi izaug lieli. Un tad viņus varēs labāk ieraudzīt. Sveiki! Mēs esam te, mīļais. Jēziņ! Kas pa karstu? 30 grādu pāri! Neaiztiec! Kas te notiek? Ko tas nozīmē? Kāpēc mājās ir uzgriezta tāda temperatūra? Un kāpēc jūs tik dīvaini izskatāties? Uz kur jautājumu tu gribi, lai es atbildu? Uz visiem. Labi, lai notiek. Tie ir cāļi. Siltums uzgriezt tāpēc, lai viņi nenosaltu. Mēs esam nosvīduši tāpēc, ka te ir karsti, un cāļi tika laukā tikai tāpēc, ka Vritas kundze atstāja vaļā durvis. Robertiņ, bet tu negribi ledus tēju. Nē, man ir tāda sajūta, ka es esmu iemaldījies svešā mājā. Redzi, Robertiņ, mēs ar Moniku, mēs nopirkām 200 cāļus. Jā. Nē, viņi ir burvīgi.
Viņi ir ļoti, ļoti burvīgi, bet kāpēc viņi atrodas istabā? Redz, tās abas nezināja, ka cāļiem ir jādzīvo siltuma kastēs. Nu, to taču pats pēdējais muļķis zina, ka cāļiem ir jādzīvo siltuma kastēs. Kas tā siltuma kaste tāda ir? Tāda kaste, kurā ir silti. Labi, nesam tos cāļus prom. Saliksim viņus atpūtas istabā, lai pārējā mājas daļā mēs varam nogriezt siltumu. To nevar. Kāpēc? Tāpēc, ka ģenerālleitnanta kungs 65 cāļi pazuduši bez vēsts. Es šo karstumu vairs nevaru izpēt. Robertiņ, nu jāpaciešas. Vispirms ir jāatrod pazudušie cāļi. Nu tad meklējam. Robertiņ, bet mēs jau arī meklējam. Coļējuši, nokat orā. Nevis soļieši, nokat orā, bet cip. Paskat, te skaties, salīdis vesels bars. Nu tad nes viņus šur. Es netieku klāt. Es tikšu. Nu, tu drīzi. Es arī netieku klāt. Nu, man tev palīdzēt. Man ir ideja. Es tēlošu cāļu māti, un varbūt viņi man sekos. Monika, tie ir tie žurnālisti, par kuriem es tev stāstīju. Nē, tas neatbilst mūsu formātam. Pilnīgi garām. Es tev vēlāk piezvanīšu, Monika. Paga, nevajag iet projām. Man ir ideja. Robertiņa, mēs laikam žurnālā 100 labi padomi netiksim. Nē, nu tas jau nekas. Nekas, Sauļeita Muna. Varbūt mūs nofilmēs raidījums Dzīvnieku draugs. Kaislīgā vienīgā, sirdsmīļā Monika, Monika, zvaigzne vispožākā, sirdsmīļā Monika, Monika, kad saulē jūrā grimst, sirdsmīļā Monika.